Labadiena! Paskatīsimies, kas notika enerģijas vairumtirgū. Sākas oktobra mēnesis, savukārt oktobra mēnesis enerģijas vairumtirgū ir ziemas sezonas sākums, un par ziemas sezonu ir uzskatāmi 6 mēneši no oktobra līdz nākamā gada martam ieskaitot. Un par katru faktoru turpinājumā. Tātad pirmkārt, naftas cena pagājušajā nedēļā samazinās. Tiek gaidīts lēmums no OPEC dalību valstīm par iegūs palielināšanu. Ja atceramies, tad aiziepriekšējā nedēļā bija bažas, ka šie faktiski iegūs apjomi ir zemāki nekā plānots. Otrkārt, tirgus vērtējumos mazinās riska piecenojumi, jeb bažas par Izraēlas kara darbību Gazā. Ir zināms optimisms parādījies par pamieru iespējamību. Tāpat arī pie cenas samazinājuma faktors, kas piepalīdz, ir tas, ka tiek prognozēti naftas rezervēm pārpalikumi vai pozitīvi atlikumi 4. ceturksnī. Fonā, protams, redzam, ka no piegādes riska faktoriem būtiskākais joprojām naftas tirgū ir Ukrainas uzbrukumi Krievijas naftas infrastruktūrai, savukārt gāzes tirgū Krievijas uzbrukumi Ukrainas enerģētikas sistēmai un arī gāzes infrastruktūrai tai skaitā. Par gāzi turpinājumā Eiropai krājuma līmenis pietuvojās 83%. Tas atbilst 12% mazāk nekā 2024. gadā, un tomēr bažas vairumtirgū par šo nav. Tiek aplēsts, ka šādi krājumi ir pietiekami, lai sektu īslaicīgus pieprasījumu pīķus, kādi tie, protams, ir ziemas sezonas laikā. Un šobrīd sašķidrinātās dabasgāzes importa apjomi ir gana lieli un arī stabili, bez būtiskiem pārāvumiem, lai cena, balstoties uz kādām bažām vai piegādes riskiem, kāptu. Tādēļ tā ir samazinājusies līdz 31 eiro par megawatstundu nākamā mēneša bāzes piegādēm. Savukārt kvotu tirgu cenas svārstības bijušas gan augstas pagājušās nedēļas laikā. Sākotnēji kvotu cena pēc 30. septembra iestāšanās samazinājās. Pagājušās nedēļas piekdienā savukārt strauji pieauga līdz 79 eiro par tonu. Un tur šobrīd vērosim un analizēsim, kuri faktori ir nozīmīgāki, kādēļ pieprasījums ir bijis ļoti augsts gan iepriekšējās nedēļas beigās, gan arī vēl šīs nedēļas sākumā. Nodokļu elektroenerģijas tirgu pagājušajā nedēļā krasas pārmaiņas cenas ziņā nav notikušas. Ziemeļvalstu apgabaliem vidēji cena pie 35 eiro par megawatstundu. Baltijas valstīm vidēji visām pie 82 eiro par megawatstundu. Abiem reģioniem bijis raksturīgs pieprasījuma kāpums, tātad tumšāki, vēsāki laikapstākļi, un no otras puses piedāvājuma pusē lielāka vēja ražotā enerģija. Tas savā ziņā ir izlīdzsvarojis pieprasījuma kāpumu, un cena ir palikusi relatīvi līdzīga kā aiziepriekšējā nedēļā. Savukārt šīs nedēļas viens no būtiskākajiem faktoriem Baltijas valstī ir Zviedrijas un Lietuvas starpsavienojuma plānotais atslēgums remonta darbu veikšanai. Tas var, protams, palielināt svārstīgumu cenai starp piegādes periodiem vai intervāliem. Un otrkārt, tas, kā Baltijas valsts kopumā ir deficīts reģions, protams, ka, ja lielāka pieprasījuma, notiktu arī biržas cenas eskalācija. Vērtējumos nākamajam 2026. gadam par piegādi nav būtisku izmaiņu. Ziemeļvalstu apgabaliem cenu vērtējumi robežās no 40 līdz 60 eiro par megawatstundu, Vācijai līdz 90 eiro par megawatstundu vidēji un Polijai līdz 100 eiro par megawatstundu par bāzes piegādi 2026. gadā. Paldies par jūsu uzmanību un tiekamies nākamnedēļ.